Es atceros, pirms gada, kad es liku kopā to failu, bija smagi īstenībā. Ne tādā, ka es tur šausmīgi vienkārši, ka tu redzi tos reālos ciparus, ko tas iztērēs kaut kādām lietām, un tas ar to lielo bildi atnāca, jā, kad paskatīties un kā tas viss, un tā kā, to realitāti, jūs varētu, mēs dzīvojam tad iedomu pasaulē, un tu liekas, kāpēc mums laiku tur pietrūkst, un visu laiku kaut kur jāņem kaut kas, un tagad vienkārši es zinu, ka tā realitāte, cik es tur kur tērēju, un kādas ir tās manas vajadzības vēlmes, un kaut kā, un tagad man bija ļoti tā kā tās gadu beigas, tā kā tās lietas, un tāds, tiešām lielas un dārgas un tā, bet man bija tāds, viss kārtībā, tā kā, un tad es sapratu, ka man arī bija, ka es gribu uzkrājumus, atceros to mērķi, bet arī dzīvot šodien. Un tad es saprotu, ka tā dzīvot šodien, tās manas izvēles tomēr ļoti ietekmē tos manas uzkrājumus, tā kā kaut kādas tos nākotnes, kaut kādas plānas un drošību vai mieru, vai vienalga, kā es to nosaucu. Un vēl man bija interesanti saruna pirms Ziemassvētkiem, treniņā ar kolēģi, ko trenējamies, un Ziemassvētkiem ka traki un tā, un tāds, normāli, man nav sāpīgs pasākums, vai ne? Un viņi tā kā tu vari visu kaut ko, vispār iekrāt, un tad, man budžets, tas tur tā kā vienkārši piedomāju. Vakar izpildīju arī to neto, jo es to tieši pagājuši, kad, man liekas, arī janvāri darīju, un tad viņš sanāk tā kā, principā uz gadu jau, tā, tas pieaugums, viņš man rāda 61%, man tā... Bet man liekas, tas ir tā relatīvi uz to summu. Jo summā tas ir kaut kādi 4,5 kaut kas tam līdzīgs. Ja tev būtu jāaprakstā tava pieredze šajā te makeover programmā vienā teikumā, kāds tas būtu? Tas bija jāsagatavo. Man liekas, lai cik tev liekas, ka tu zini un jau dari, vienmēr ir labāk. Tāds no malas viedoklis vienmēr iedos to redzējumu plašāk, un tad tādu uzrāvienu tam visam. Kas ir tas, ko tu visvairāk novērtēji mūsu sadarbības procesā un vai tajā programmā kopumā, kas tev šķiet, ka bija viss tāds vērtīgākais? Man liekas, viss bija forši un vērtīgi, un video mēs tad vēl tos pēdējos jaunākos ievērtēšu, bet arī tie iepriekšējie bija ļoti konkrēti forši, tā kā pa tēmu tu nosties un ir skaidrs. Formāts ir baigi forši, es teiktu godīgi, tas tāds, vēl gada garumā un tā, un ja tā kā patiešām izmanto vēl to visu, tā kā pa pilno, tad vispār, tur nevar nebūt kaut kādu, tā kā ieguvumi, un tad tas var neiespējams. Es varu darīt minimumu, tev jau būs, ieguvums, tā kā, ja cilvēks tiešām izdara visu, ko vien var. Jā, bet es teiktu, jā, personīgā pieeja, tā ir noteikti vislielākais iegums tajā visā, ka katrs ir tiešām var iziet cauri, tā, atturies rociņu. Super. Forši, ka tu to novērtēji. Kas ir cilvēki, kam tu ieteiktu šo makeover programmu, kur kāds skatās un šaubās, kā tev liekas, kam tas ir piemērots? Es teiktu, jebkuram, kurš sāk jautāt kaut ko par finansēm, sāk domāt, vai kaut ko savādāku, tur kaut ko man vajag iekrāt. Tam ir jābūt tādam arī ļoti, tādam lēmumam, jā, man ir svarīgi to sakārtot, bet katram, kuram ir radījušies kaut kādi jautājumi, es ieteiktu to izdarīt un izdarot vienreiz, tev ir uzreiz tāds, jā, es zinu, kā šitas strādā, un man dar šitā, un man nedar šis. Ka tas gada laikā var ļoti daudz ko izdarīt un ļoti labas sistēmas ielikt, un es teiktu uz visu dzīvi visticamāk. Satmaksājās uzreiz, un to pat tā nevar novērtēt. Un gada garumā, ja ņem vērā visu to kas ir, tad tas noteikti ir tā vērts. Ka ir jāsaprot, kurā brīdī tas ir svarīgi, un tu esi gatavs.